Esmu valsts aizsardzības dienesta karavīrs Bruno Stuks un atrodos Alūksnē Kainieku skolā. Es biju iedomājies to, ka armija būs daudz savādāk, tādā ziņā, ka būs ļoti strikti, ka pa katru kļūdu būs lielas sekas, bet, kad es atnācu, es biju patīkami pārsteigts to, ka ļoti atsaucīgi instruktori bija un vadība bija ļoti patīkami, sagatavota. Atnākot uz armiju, sapratu to, ka ir ļoti īstenībā forši. Īstenībā prasme, kas man tagad ļoti ienākusi prātā, ir tāda, ka es vienkārši nepazaudēju lietas. Es nezinu, vai to var saukt kā prasmi, bet nepazaudēt lietas, tas kaut kas tāds, ko esmu iemācījies. Jā. Mans lielākais izaicinājums dienas laikā bija pirmajā mežā, kad mums bija jāpaliek tās 3 naktis teltiņā, mīnus cik tur 6 grādos bija. Vislielākais izaicinājums bija pamosties no rīta un izkāpt ārā no tās siltās telts un tad veikt rīta apkopi un tad augstumā tu salsti un domā, kurš tā esmu pieteicies. Es vairāk esmu sev, tā teikt, tās lietas, kas man trūka, papildinājis. Man nebija tā, ka man kaut kas trūka, bet es vienkārši savas iepriekšējās spējas esmu uzlabojis, teiksim tā. Kā jau teicu, disciplīna man ir, teikšu tā, labāk palikusi. Un arī tā griba kaut ko vairāk izdarīt. Piemēram, tagad ar berešu maršu es ļoti gribu to bereti. Savā starpā mēs disciplīnu uzturam, pasakot draugam to, ka kaut kas nepareizi, vai arī viņam palīdzot, uzlabot viņa rīcības, neuzlabojot, bet pasakot, šī tā nevar. Jādara kaut kā savādāk. Bet no instruktora puses viņiem disciplīna patīk fiziskajās aktivitātēs, fiziskās sagatavotības uzlabošanā. Pumpīšu, presītes. Atcerēšos šo laiku ar labu, pozitīvu skatienu.